Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji raidījumā Atklāti par patiesību. Pie mikrofona Tālvalds Salbergs. Un šodien runāsim par jauno likumu, un šis jaunais pieņemtais likums ir par eiro ieviešanu. Studijā sveicinu Nacionālo resursu institūta direktoru Sergeju Ancūpaukungu un 11. Saeimas deputāti Ingu Bites-kundzi. Ceturtdien, 31. janvārī, tas ir vakardien, galīgajā lasījumā kā steidzamu pieņēma eiro ieviešanas kārtības likumu, kas nosaka Eiropas Savienības vienotās valūtas eiro ieviešanas kārtību Latvijā. Inga, jūs bijāt klāt, redzējāt, kas tur viss notiek. Pastāstiet lūdzu nedaudz, lai mēs arī zinātu, un kāds tad ir šis galīgais rezultāts. Jā, tātad tas ir eiro ieviešanas kārtības likums, kurš nosaka kārtību, kādā tiks ieviests eiro Latvijas Republikā. Tas nenosaka datumu, kad eiro tiks ieviests, tas nenosaka par to, ka eiro ir jāievieš, lai gan mēs visi tā runājam un mēs visi to tā saprotam, un droši vien, ja mēs runājam atklāti, tad visticamāk, ka tas tā arī ir, bet formāli skatoties pie šī likuma projekta teksta, pēc šī likuma, jau teksta jāsaka, ka tas nosaka kārtību, kādā tiks veikta naudas maiņa. Jā, tātad visas komercbankas veiks šo naudas maiņu, Latvijas pasts veiks naudas maiņu, Latvijas bankā naudu varēs samainīt, teiksim, līdz mūža galam. Tas nosaka, kādā veidā... Līdz mūža galam, tas beztermiņa. Beztermiņa, jā, beztermiņa. Mans mazdēls arī varēs latus samainīt, tad, kad viņam būs 50. Jā, viņš atradīs kādas jūsu noguldījumus, kas ir kaut kur paslēpti. Jā, matracīja. Un nosaka arī, kādā veidā tiks atspoguļotas cenas, proti, ka 3 mēnešus pirms eiro ieviešanas un 6 mēnešus pēc ir jābūt cenām gan eiro, gan latos. Nosaka nopaļošanas kārtību, tas ir faktiski tradicionālāk, ja zem 0,4, tad mēs apaļojam uz leju, ja virs ir 0,5 un virs, tad uz augšu. Tādas diezgan tehniskas lietas, kuras, protams, ir svarīgas, lai mēs varētu konkrēti šo te eiro ieviest. Tas, kas ir ļoti interesanti, un tas, par ko es domāju arī braucot uz šo raidījumu, ka mums ir tāda tieksme atstāt gala lēmumus kādam citam, vai sagaidīt, ka kāds cits pieņems gala lēmumus, jo tas, kas vakar arī izskanēja Saeimas sēdē, arī uz opozīcijas dažādiem ierosinājumiem bija, ka šis jau vēl nav lēmums par eiro, jo lēmumu par eiro pieņems, kā jūs domājat, kas? Eiropas komisija. Jā, tātad faktiski ne jau no mums tas ir atkarīgs, bet no Eiropas komisijas, lai gan mēs ļoti labi zinām, ka faktiski jau Eiropas komisija to lemj pēc mūsu ierosinājumu un pēc mūsu lūguma. Taču tāda interesanta tendence, kas lika tā mazliet arī aizdomāties. Bet tad iznāk tā. Šobrīd vajadzēja steidzamības kārtā, es lasīju, pieņemt šo likumu par ieviešanu, bet savukārt Eiropas komisija dos jāvārdu, ka mēs tad patiešām šo likumu varam sākt darbināt. Tā tu arī varētu teikt, faktiski tas Eiropas komisijas jāvārds ir vairāk par to, vai mēs esam gatavi eiro ieviešanai, proti, vai mēs esam izpildījuši Maastrichtas kritērijus, ko droši vien Ancūpaukungs varēs precīzāk definēt un izskaidrot, bet vai mēs ekonomiski esam tam gatavi. Bet tāpat laikā, kāpēc tad steidzamības kārtā vajadzēja šo te likumu pieņemt? Kas tad mūs steidzināja? Kas tad, piedodiet par jautājumu, kas tad mūs dzen? Jāsaka, ka mūs dzen, es gan šo vārdu lietošu pēdiņās, faktiski valdības iepriekš veiktās apņemšanās ieviest eiro 2014. gadā, jo jau ir 2013. gada janvāris, lai varētu paprasīt šo izvērtējumu ziņojumu, lai varētu veikt izvērtējumu saņemt un pēc tam vēl pietiekoši laicīgi sagatavoties, ir burtiski jau pēdējais brīdis to darīt. Kāpēc tieši 2014. nevis 2015. gads? Jāsaka, ka tā ir mantota apņemšanās, tāpat nav šīs valdības apņemšanās, bet tā ir mantota jau iepriekš. Un, acīm redzot, neviens nav uzskatījis par pieļaujamu
pat tā nopietni diskutēt par šī termiņa vai no atlikšanu, vai varbūt vispār pieņemtā lēmuma izmaiņām, jo visu laiku tas ir skanējis tā, ka mēs šo lēmumu esam pieņēmuši, mums uz to ir jāiet. Ja, līdzīgi kā, esam pa šo ceļu nogriezušies, negriezīsimies jau tagad atpakaļ. Tas tā nozīmē, ka ja arī šodien Latvijas tauta pat nobalsot pret, protams, ja būtu referendums un pret, tad, diemžēl, juridiski ir stop tam valdības plānam, jeb tendencēm, jeb solījumiem. Jā, tā tam būtu jābūt, protams. Tautas gribai ir jābūt augstākai par jebkādu valdības vai saimnes gribu. Bet tad, lai būtu saprotams, šodien vēl ir iespējams sacīt nē tautai. Man kā juristam ir jāsaka uzreiz, ka šeit domas dalās. Ir juristi, kuri uzskata, ka šis ir lēmums, kas ir saistīts ar valsts finanšu lietām ar budžetu, un ka atbilstoši satversmē šāds lēmums nebūtu nododams tautas nobalsošanai. Ja gan ir tāda mazliet arī personības dalīšanās, jo kā politiķim man liekas, ka tautas gribai ir jābūt vērā ņemtai, un ja tauta pateikt, ka viņi nevēlas eiro, tad tas būtu vienkārši jārespektē. Neatkarīgi no tā, neinterpretējot tur, ka tas budžeta jautājums vai tam līdzīgi. Vēl interesanti ir arī tas, kā tika balsots. 52 deputāti par, 40 pret, 2 atturējās. Tas neizskatās jau arī pēc tādas jau iepriekš sarunāts scenārija, un tātad 52 jau ir zināmie, kuri ir, un obligātais balsojums, jeb koalīcija, sauciet kā grib, iekšējā vienošanās partiju savā starpā, un vai grib vai negrib. Jā, tā tas noteikti bija. Tā bija koalīcijas vienošanās, kur koalīcijas partijas savā iekšienē diskutēja un attiecīgi pieņēma šādu lēmumu, protams. Jā. Drīkst jautāt jums vienu jautājumu, un ja vēlaties atbildiet, ja nevēlaties neatbildiet. Jūs varējāt brīvi balsot pēc savas sirdsapziņas, pēc tā savas pārliecības, jeb jums bija jāievēro tomēr reglaments, jeb tas tā pēdiņās sacīts? Kā mēs redzam, tad viens no koalīcijas deputātiem arī nobalsoja pret. Tas bija Nacionālās apvienības deputāts Jānis Dombrava. Ja jūs jautājat man personīgi, tad es oficiāli atrodos atvaļinājumā, tāpēc es personīgi nepiedalījos. Bet es tik un tā atbildēšu uz jūsu jautājumu, kā tas būtu, ja būtu. Es teiktu, ka būtu iespējams nobalsot pēc sirdsapziņas tādā ziņā, ka ja tā sirdsapziņa liktu balsot pret, bet tas, protams, būtu ļoti grūti. Tas būtu ļoti grūti vispirms paskaidrot to savai partijai, savai frakcijai, tad koalīcijai un galā arī mēdījiem, jo mēs saprotam, ka ik viens šāds balsojums izraisa ļoti tādu sāsinātu uzmanību, un tur ir jābūt ļoti spēcīgiem argumentiem, lai to izdarītu. Droši vien, ka ja es tur būtu bijusi klāt, es arī būtu nobalsojis par, un te es gribu izstāstīt to savu apsvērumu, kāpēc tas būtu tā bijis, jo mani nepārliecina, es teikšu godīgi, nevienu no tiem argumentiem, kas izskan publiskajā telpā, droši vien tāpēc, ka es neesmu ekonomists, es neesmu uzņēmējs, un es tiešā veidā nesaskatu to lielo ieguvumu, kas tiek solīts uzņēmējiem, bet man ir jāsaka, diemžēl, tā mana sajūta ir tāda, ka mēs šajos 20 neatkarības gados tā arī neesam varējuši kļūt par saimniekiem savā zemē. Mēs visu laiku esam gaidījuši kaut ko no kāda cita. Mēs esam tiekušies uz Eiropas Savienību, un tagad mēs sakam, ka Eiropas Savienība mums saka to vai šo. Un esot arī pietiekoši tuvu valdības darbam tā saucamajos treknajos gados un redzot, kā notiek budžeta gatavošana, tērēšana, gāzēšana un visas šīs lietas, man ar skumjām ir jāsecina, ka tā starptautiskā kontrola un uzraudzība, ko mēs saņemsim komplektā ar eiro, mums ir vajadzīga. Man, diemžēl, nav pārliecības, ka mēs varam ņemt visus grožus savās rokās un panākt Latvijas attīstību arī bez šīs eiro ieviešanas. Tas varbūt tāds mazliet īpatnējs arguments, bet tomēr tie ir tie secinājumi, pie kuriem es ar nožēlu esmu nonākusi.
Bet jums, esot tur, kā jūs sacījāt, likumu pieņemšanai un arī valdības lēmumu pieņemšanai, un redzot visus tos, kuri to dara un pieņem šos likumus, un kā jūs sacījāt, tai gāzēšanai, bet tai gāzēšanai ir kādi, kas gāzē, kas spiež uz gāzi. Un tagad, ja nāk līdzi visi šie reglamenti pareizi, viņi nāks kaudzēm. Un tad, ja nāk šie reglamenti līdzi, tad jūs domājat, ka šie gāzētāji saņems kaut ko mazāk? Varbūt tāds mazliet salīdzinājums par to, kā notika budžeta veidošanas process pirms krīzes un tagad krīzes laikā, kad mūs uzraudzīja starptautiskie aizdevēji. Tad pirms tam nāk viens ministrs, saka, vajag izglītībai, vajag. Nāk veselības ministrs, saka, veselībai vajag. Nāk iekšlietu ministrs, saka, policijai vajag. Nāk aizsardzības ministrs, saka, NATO prasa aizsardzībai 2% no iekšzemes koprodukta. Nāk ārlietu ministrs, saka, bet mums ir jāpārstāv valsti ārvalstīs. Ja, un visas šīs vajadzības, mēs saprotam, ka viņas ir reālas vajadzības. Un, tur ir jābūt ļoti spēcīgam premjerministram un ļoti spēcīgam finanšu ministram, lai spētu pateikt, jā, vajag, bet piedodiet nebūs, jo nav tik daudz naudas budžetā. Tad, kad bija starptautiskie aizdevēji, tās vajadzības bija tieši tādas pašas, bet tad bija uz ko novelt vainu. Tad mēs varējām pateikt, bet aizdevēji mums prasa konsolidēt, bet aizdevēji mums neļauj tērēt, bet aizdevēji mums liek darīt to vai šo, bet tad mēs varējām novelt. Bet te ir tas mans jautājums. Gāzētāji paliek vienalga gāzētāji. Un vienalga, kā mēs sakam, gāzētāji. Jo, atvainojiet, ko tad konsolidēja? Pensionāru pensijas, sociālo budžetu, to jā, uz priekšu. Un kas tad ir cietējis? Daudz bērnu ģimenes šodien Latvijā. Tās ir cietējis. Tauta, kura ir vispirms iekārdināta ar entiem kredītiem, ko atļāva arī valdība. Labi, neteiksim, es nevainoju šeit nevienu personīgi. Ja? Piekrīt jums tajā aspektā, ka Latvijā nav bijusi tāda saprātīga saimniekošana. Individuāli, jā, ir saimniekošana, tur nav problēmas, bet kopumā gāzi grīdā, protams, un uz priekšu, bet tā pats galvenais, lai dabūtu sev, un tālāk, tad mēs nonācām pie sasistas silas, atnāca mums onkuļi no ārzemēm ar mugursomām un uztaisīja šeit kārtību. Tas saucās. Un mēs tagad esam ļoti priecīgi. Bet uz kā rēķina? Ja es kļūdos? Man absolūti... Es pirmkārtām gribētu Ingai pateikt milzīgi paldies par tik atvērtu un tādu pilnīgi atklātu pozīciju. Atklātu par patiesību. Paldies. Jā, jo tas tika pateikts, ka iepriekš mēs nevarējām samazināt ne izglītībai, ne kultūrai, ne veselībai, un tagad valdībai bija iespēja pateikt, ziniet, mums prasa starptautiskie aizdevēji, tāpēc mēs to samazināsim. Un, manuprāt, drīzāk to es pat kvalificētu kā ne tikai nodevību, bet arī kaut ko varētu kvalificēt kā noziegumu pret savu valstu un pret saviem cilvēkiem, kas šeit dzīvo. Jo tie formulējumi ir tādi ļoti interesanti. Bet mums ir, ziniet, viens ir jābūt skaidrībai par gāzēšanu un lielo budžeta deficītu. Mums ir nevajag vairs tautu maldināt. Trešdien premjeras pateica pirmo reizi. Viņa saka, jā, problēma bija tomēr tajā problēmā, kā bija liels kapitāla ieplūdums no ārvalstīm, kas izmainīja mūsu ekonomisko rāmi, kas īstenībā ir arī problēma. Jo, ja mēs apskatāmies uz budžeta deficītu Vācijai un Latvijai 10 gadu garumā, Latvijai ir 1,6% un Vācijai ir 2,2%. Budžeta deficīts Vācijai ir lielāk par 30-40%, ja mēs skatāmies pret katru IKP.
Ja mēs runājam, ir pavisam citas pozīcijas, kas patiesībā ir problēma, kas nav Vācijas problēma, kas ir Latvijas problēma. Tā ir filozofija, ka mēs varam aizņemties svešu naudu, ar to naudu pirkt importu preci, un šādā veidā valsts var izdzīvot. Mums ir milzīga eksporta un importa disbalans, milzīga. Un tad, kad valdība runā par to, ka mums jāattīst eksports, tas ir pilnīgi noteikti tas, kas ir vajadzīgs, absolūts pluss, 3 uzsaukuma zīmes, tas ir absolūti pareizi. Bet mums jāsaprot, ka problēma ir šajā apstākļā. Es speciāli apskatījos datus, tagad mums ir 13% pret IKP uz doto brīdi eksporta importa nesabalansētība. Un neviena valsts, kura ir iestājusies nevis Eiropas Savienībā, bet Eirozonā, un kurai bija negatīva eksporta bilans, visas tās valsts, kas iestājas Eirozonā, visur ir milzīgas problēmas. Nākamais, ko es gribētu pateikt, ka tie argumenti, kas skan, tas ir ļoti svarīgi, jo, manuprāt, mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi, un šobrīd mēs vairs nevaram vienkārši klausīties. Mums ir jāpārbauda. Jā, jo jūs teicat, ka jūs nepārliecina dati, pa kuriem runā ekonomiski, jo man bija ļoti interesanti. Es uzreiz atveru, tad, kad pateicu pirmo reizi, ka iestāsimies Eirozonā, būs mazāk likmes uz parādu finansēšanu, samazināsies, tāpēc, ka mēs iestāsimies Eirozonā. Jā, tas ir taču loģiski, jā, kā savādāk var būt. Es uzreiz atveru Eiropas centrālās bankas mājaslapu un apskatos. Skatos, kaut kas nav tā. Eiropas centrālā banka pasaka, ka Eirozonā likmes ir pa 32% lielākas nekā ārpus tām valstīm Eiropā, kas ir ārpus Eirozonas. 32%, gandrīz 3/3 daļa. Tagad kāpēc mēs būsim kaut kāds īpašs izņēmums? Jo tagad, ja mēs apskatāmies uz situāciju, labi, tad Eirozona ir ļoti stabila, ļoti pozitīva, mums ir drošība, mums pareizi nokontrolēs, un kā jūs teicat, nokontrolēs, un viss būs labi. Apskatīsimies uz tādu, piemēram, skaitli, kas ir valsts parāds, kas ir kriterijs, ka jūs ziniet 60% no IKP. Ja mēs apskatāmies Eirozonas valsts Eiropā un ne Eirozonas valsts Eiropā, tieši Eiropas Savienības valsts, aina ir vienkārši ļoti pārsteidzoša. Jo Eirozonas valstīm vidējais parāds ir 85%. 85%. Tas ir vidējais. Vēlreiz, 85%. Starp valstīm, kuriem ir virs 60%, ir tikai dažas valstis, kuras nav Eirozonā, bet visas valstis ir Eirozonā. 86% valstu, kas ir Eirozonā, ir virs 60%. Un tās valstis, kur nevis budžeta deficīts, bet valsts parāds ir zem 60%, kur reāli izpild kritērijus, kas it kā atbilst Eirozonai. 76% ir, nevis par 77%, ir ārpus Eirozonas. Tātad, tas ir paradoks. Tās valsts, kas nav Eirozonā, izpild Maastrichts kritērijus. Un tās valsts, kas ir Eirozonā, neizpild tos kritērijus. Tātad, tagad nākamais jautājums. Tagad es vienkārši sāku tālāk interesēties. Jo nākamais, ko mums pasaka, jā, bet mēs iestāsimies Eirozonā un būs labāka attīstība. Ir Eurostats, interneta pieejams katram. Katrs atvērt skaitļus. Es šodien kaut kur 2 stundu laikā es vienkārši sakārtoju apskatījos. Ko es ieraudzīju? Es ieraudzīju, kā valstu izaugsme, ja mēs salīdzinām, tātad Eirozonas valsts un ne Eirozonas valsts Eiropā pēdējos 10 gados 20% lielāka ir ne Eirozonas valstīm. Izaugsme. Jā. Growth. Izaugsme ir lielāka. Un vēl pēdējos, es atceros, varbūt tik daudz no tie skaitļi, kas ir, bet katrā ziņā tas viss man padara ļoti bažīgi. Un tad es atradu Eirokomisijas vienu pētījumu, kas arī brīvi pieejami internetā. Ir speciāls pasūtīts Eirokomisijas pētījumus par jautājumu, ko ir devusi eiro valstīm pēc tā ieviešanas. Un tur ir ļoti interesants secinājums,
ka ir tikai 5 valstis, kuriem ir plus 2% no IKP izaugsmi – Vācija, Francija, Beļģija, Nīderlanda un Itālija, kuriem ir izaugsme, kuriem vispār ir pozitīvs efekts. Ja mēs runājam par tādām pozīcijām, vai ir izlīdzinājušās pozīcijas valsts, kur bija, teiksim, mazāk konkurencespējīgs, vai bija mazāk ienākumi, vai bija vairāk nabadzība ar tām, kas ir bagātās valsts, vai notika izlīdzināšana? Nenotika. Mēs zinām, ka, piemēram, Latvijā šī situācija, pateicoties lēmumiem, kas tika pieņemti, lai pa katru cenu ievest eiro, Latvijā faktiski manuprāt, mēs esam vienkārši milzīgas katastrofas priekšā. Milzīgas katastrofas priekšā. Un tā katastrofa ir saistīta ar to, ka ekonomikas depresija, kas mums jau turpinās jau vairākus gadus, ļoti būtiski veicināja milzīgas problēmas. Un rezultāts ir tāds, kas, teiksim, par kuru ir jārunā katru dienu un jāmobilizē visi cilvēki absolūti no visām partijām, jo savādāk Latvija kā valsts izdzīvot nevarēs. Runa ir par to, ka jauniešu un bērnu skaits pirms darba vecuma ir samazinājies par 32%. Ko tas nozīmē? Gandrīz par 3 daļu. Tas nozīmē, ka paies daži gadi un vienkārši nebūs naudas, ko maksāt pensijas. Tehniski nebūs. Un jautājums, kas par to atbildēs? Jūs sakat jau daži gadi? Protams. Tas nozīmē 5? Es neesmu, es varētu varbūt to saskaitīt, ja es neesmu to skaitījis, ja? Bet tā situācija ir tāda, ka tā ir, katrā ziņā es negribētu vainu uzvelt vienai konkrētai valdībai vai kādam konkrētam cilvēkam vai šeit klātesošai reformu partijai vai kaut kas tam līdzīgs. Ne par to ir runa. Runa ir par to, ka kopumā filozofija no valsts puses, kas ir, valsts nedrīkst iejaukties, valsts neko nedrīkst regulēt, vajag visu atvert, mums ir brīvais tirgus visu noliks savās vietās. Jā, tāda šī filozofija ir pierādījusi, ka tā lietas nenotiek. Katra valsts cīnās par savu izaugsmi, par savu ekonomiku, un jā, viena valsts starp tām valstīm par to necīnās, kā ir Latvija, kas nav to darījusi. Tad viņa šajā cīņā zaudē. Un kas ir faktiski tā situācija, kur mēs atrodamies? Jo Eirozonai ir viena, tā problēma, tas ir tieši pretējais. Jūs pateicāt to, ka ja būs tas starptautisks kontrole, tad būs labi. Ziniet, īstenībā nē. Kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka Vācijas ekonomika balstās uz tā, ka Vācijā ir ļoti daudz valsts bankas un ļoti daudz zemes bankas, pašvaldības bankas. Un tās bankas, kas ir lielākā daļa no Vācijas ekonomikas, no finanšu sektora, tās bankas, jeb attīstības bankas, finansē uzņēmumus. Arī, teiksim, es nezinu, tur Audi, BMW un tā tālāk uzņēmumi īstenībā nav privāti, tur ir pašvaldība iekšā, ja, un tā tālāk. Ja. Tur ir milzīgs pašvaldības un valsts sektors. Ja kas rūpējas par saviem. Un tā skaitā arī bankas sektors. Tajā brīdī, kad mums lēmums pieņems nevis Latvijas bankā, kaut vai teoretiski viņi to negrib darīt, tas ir cits jautājums, bet Frankfurtē viņi teiks, pagaid, stop. Ko jūs gribat tagad ar valsts naudu vai ar kaut kādiem mehānismiem, teiksim, ja, ar monetāras politikas mehānismiem, jūs gribat veidot bankas, kur jūs veidot atbalstu savai rūpniecībai? Tas ir vienkārši izslēgts a priori. Tā ir problēma numur 1. Kā, ja mēs aiziesim Eirozonā, tad mēs atkārtosim precīzi to pašu ceļu, ko atkārtoja, piemēram, Spānija, kur pirms teiksim, ja mēs analizējam, piemēram, salīdzinām Spāniju un Vāciju. Vācijai valsts parāds bija 50% vai 55%, es tagad precīzi neatceros, ja? Un proficīts budžetā bija kaut kur 0, kaut kas. Spānijai valsts parāds bija 25%, 2 reizes mazāks. Un proficīts budžetam bija 5 reizes lielāks nekā Vācijai. Ja? Tad visi nokļuva vienā eirozonā, tagad kas ir? Tagad Spānija ir ļoti lielās problēmās, kurām, es ļoti atvainojos, 26-27% bezdarbs.
55–60% bezdarbs jauniešu vidū. Kas notiks ar sabiedrību pēc dažiem gadiem, kad jauni cilvēki vispār nestrādā? Vienkārši nav darba. Un tā politika, kāpēc tas viss notika? Tāpēc, kā politika bija, davai laižam iekšā vācu kapitālu, un vācu kapitāls iepērk nekustamos īpašumus, piekrasts zonā, ir milzīgi kapitāla ieplūdums, tieši tāpat kā Latvijā. Un starp citu tā politika, kas tagad tiek realizēta, kā vajag, teiksim, mūsu citai kaimiņu valstī dot atļauju un šeit visu būvēt un tā tālāk. Tā ir viena tāda pat politika. Milzīgi kapitāla ieplūšana, kur rezultātā vienkārši deformē ekonomiku kā tādu un vairs nevar ražot normāli ekonomiski, normāli konkurētspējīgi. Tā ir milzīga problēma. Ja jums šobrīd vajadzētu spiest podziņu šeit galdā, tas, ko jūs, Inga, darītu šajā brīdī? Spiest? Es laikam gribētu uzdot tam Cupo kungam vienu precizējošu jautājumu, jo tas, ko jūs izstāstījāt par to, tie negatīvie, tie droši vien rada ļoti liels bažas. Tas precizējošais jautājums ir, vai jūs redzat Latvijas kā tādas ekonomikas, kāda viņi ir, ar tādu pārvaldību, kāda viņi ir. Ceram, ka mazliet uzlabosim, bet tas nenotiek vienā dienā, vienas nakts laikā, ka Latvija var turpināt pastāvēt, attīstīties, tā kā viņi ir. Ziniet, es varu pateikt tā, ka es sniegšu divas atbildes. Ja? Viena atbilde būs absolūti bez šaubām. Tas arguments, ka Latvija ļoti maziņa. Un tas ir tāds nievējošs attieksme pret valsti. Mazāk, es ļoti atvainojos, mazāk kā Latvija ir 71 valsts pasaulē. 71 valsts ar savām valūtām. Ja? Ir 70, varbūt ne 71 ar savām valūtām, bet pār pa 60 kaut kur ar savām valūtām. Līdz situācija, kā mums Latvijā, ka jau vispārdot. Mēs varam analizēt katru valstu un tā tālāk, bet jautājums, ja būtu tāda ideja, ka maza valsts nevar būt ar savu valūtu, saprotiet, kas ir valūta? Valūta ir vienkārši mehānisms, vienkārši instruments, ko var lietot, var nelietot. Tas ir jautājums tāds. Un mana atbilde, bez šaubām, protams, ir jā. Bet tas, tagad emocionāla atbilde, es absolūti neredzu nekādu pamatu tam, kāpēc mums ar savām rokām ir mums pašiem jāatņem savu suverenitāti. Es neredzu nekādu pamatu. Es uzskatu, ka cilvēks, ja, piemēram, Nacionāla teātra vadītājs pasaka, ziniet, mums nevajag Nacionāla teātra. Pēc kam? Nevajag, mums nevajag, vai atteiksimies no savu teātra. Lūgs vācu valodā. Es domāju, ka tas ir nodevējis. Ja cilvēks, Nacionāla sporta komiteja saka, kāpēc mums vajadzīgs savs sports? Tur nevajag, taču Vācijā sports ir labāks, lai viņi mums komandē. Es teiktu, ka tas ir nodevējis. Ja bankas vadītājs, valdības vadītājs saka, mums nevajag nacionāla valūta, manuprāt, tas ir tas pats. Jautājums, kā, pa katru cenu atteikties no atbildības, lai kāds onkuls tur kontrolē, un man nav nekādas atbildības. Es negribu pieņemt nekādu lēmumu. Tas ir, manuprāt, traki. Bet noslēdzot tos, ko es gribu ļoti pateikt, kas ir svarīgi, kā redziet, es neesmu tas saucamais eiro pretinieks vai eiro pesimists. Es stāvēju tajā brīdī, tad, kad pirmo reizi vispār bija ideja par to, ka mēs varētu iestāties Eiropas Savienībā. Es biju klāt tajā sekundē. Es atceros katru personu un es atceros diskusiju, kāda tur bija. Ja, un viss smējas un teica, ko tu valdi? Tas bija Birkaus. Ja? Tu iedomājies, ka mēs varētu iestāties Eiropas Savienībā. Tas nav iespējams. Maksimālais, uz ko mēs varētu pretendēt, uz asociēto locekli Eiropas padome. Tā bija. Es neatceros, kurš to teica, bet tas bija tas, ka ārlietās tāds gudrāks, varbūt Induls Bērziņš ir kaut kas tam līdzīgs. Bet tā ir vēsture. Ja? Tas pat neatceros, kurā gadā, tur 90. vai 89. varbūt vai agrāk. Bet jautājums ir tāds, ka es absolūti, Eiropa ir Latvijas, teiksim, patiesa un pareiza vieta. Un mēs vienkārši esam Eiropā. Problēma, kur šeit es saskatu, ir Latvijas interešu ignorēšana, es teiktu tāpat neformulēšana. Pirms 5 dienām Britu premjers runāja par to, ka vai mums vajadzētu runāt vēlreiz par referendumu, un kas viņam bija aizmugurē lieliem burtiem? National interest. Nacionālās intereses bija rakstīts.
Es domāju, ka tas ir labi. Un, manuprāt, tā lielākā problēma, ka mēs neiedziļinamies lietās. Mēs balsojam par kaut ko dēļ. Nu, kāpēc iestāties eiro? Nu, tāpēc, ka vajag iestāties. Kādi argumenti? Nu, argumenti būs likmes. Nu, kā stop? Nu, tas taču nav, cik nopietni var domāt, ka cilvēks var noticēt tā uz vieglu vārdu, kad, es te neatceros, tas bija vispār Latvijas bankas vadītājs, viņš pateica, nākamajos 10 gados likmes samazināsies, tā samazināsies, ka mēs ietaupīsim veselu miljardu, un to miljardu varēsim ieguldīt ekonomikā. Es tagad ar vieglu roku nodeklarēju, ka es varu paredzēt to, kas notiks ar Eirozonu pēc 10 gadiem. Pēc 5 gadiem. Jā, es varu pateikt, es nesen lasīju dokumentu. Vislielākais drauds pasaules ekonomikai šobrīd ir Eiropa. Jo šāds līmenis, kas ir šeit ar parādiem, un tas neatrisinātās problēmas, un tieši Eirozonas esamība, kas neļauj nokompensēt tos disbalansus, kas ir starp valstīm, un federācijas, un jau nav federācijas. Teiksim, tas ir tas, kas šobrīd padara to Eiropas situāciju pietiekami neatrisināt. Mēs atstāsim šo raidījumu arhīvā, un jūsu prognozes tuvākajā laikā, kas notiksies ar Eiropas Savienību un jeb ar šo te Eirozonu. Tas nav vienkārši jautājums. Bet labi, mēs varam vienkārši kopā padomāt. Tagad tas, kā ir... Jautājums, cik man daudz laika runāt. Es mēģināšu tad ļoti īsi, ja mēs pasakām uz situāciju, kas ir pasaulē. Tad pasaules situācija sekojoša, kā rietumvalsts un vairāk Eiropa nekā ASV. Jau pietiekami lielu laiku, 5 gadu laikā, ir gandrīz attīstības nulle. Tāpat laikā, ja mēs apskatāmies pēdējos 5 gadus, un īpaši, ja es runāju ar piemēram, ķīniešu zinātniekiem, viņi saka, pasaules krīze pagast top, nē, pasaules krīze nav. Ir jūsu rietum krīze. Viņiem tā līkne ir šitā. Viņam attīstība ir nesalīdzinām lielāka. Līdz ar to, es nerunāju šobrīd tikai par Ķīnu, es runāju par Ķīnu, Indiju, Brazīliju, arī Krieviju zināmā mērā un to. Ja? Un tās valsts šobrīd tas attīstības temps ir absolūti nesalīdzināms. Tāpat laikā, ja mēs runājam par parādiem valstīm, gan privātiem sektoram, gan valstīm, tikko es nosaucu 85%, to es atceros no galvas, Eirozonai, kopā Eiropai, tur būs kaut kur pār 80%, ja mēs runājam par kopā pa Eiropu. Eiropas Savienību, jo Eiropa ir arī Norvēģija un, piemēram, Šveica, tur drusku savādāk situācija. Bet, ja mēs runājam, tur milzīgs skaits, Līdz ar to tā nasta, kas ir parādos, tā noteikti tos visu situāciju bremzēs. Plus eiro problēma, kas eiro problēma var atrisināt, uztais federācija, un šobrīd Eiropa ir izvēlējusies šo ceļu taisīt federāciju. Kas, ja mēs runājam no ekonomiska viedokļa, tad tas ir atrisinājums. Un tagad mums jāatbild uz vienu jautājumu. Vai Spānija, Spāņu runājošā pasaule, tomēr tā ir milzīga pasaule, vai viņi atteiksies no savas suverenitātes un piekritīs federācijai? Es domāju, ka nē. Bet, ja tur ir 27% bezdarbs, un vēl 3, 4, 5 gadi jaunatni ir 55-60% bezdarbs, un tur ir milzīgs krahs, varbūt tāpēc tur ir tāda problēma, ka vienkārši Spāņas grib nolikt, un lai viņi piekrist federācijai. Saprotiet, tas ir tas, jo tur ir tikai viens ceļš, vai ir sabrukums, teiksim, kas ir tāds, kas nenozīmē neko tādu sliktu, teiksim, vai tādu kaut ko sliktu, vai federācija. Un federācijas varbūtība tomēr pagaidām, teiksim, es domāju, varbūt kaut kāda ierobežota federācija. Es būtu veidojis drīzāk, ja mēs runājam par Latviju, es būtu veidojis kaut ko, kur ir Norvēģija, Zviedrija, teiksim, Latvija, droši vien Somija tur arī būtu klāt, ar laiku Igaunija kaut kā. Jā. Es būtu veidojis šo ziemeļu. Variants B. Krahs Eiropas zonā un valūtā ir tuvu. Latvija tomēr paliek ar savu
latu. Latvijai ir labāka situācija? Saprotiet, jautājums, es neesmu pret, tā, ka kaut kategoriski vienkārši abstrakt, bet, protams, ka jā. Saprotiet, tajā brīdī, ja mums ir šīs instruments, tas nozīmē, ka tas mums ir, vienkārši mums ir krietni mazāk zaudējumi. Tieši tā, jo mums tas taču nenāk līdzi jau pieminētās direktīvas. Ne pat tas, saprotiet, vairāk, ja mēs skatāmies par Eiropas Savienību, tad mums ir jāsadala tomēr divas ļoti, Eiropas Savienība, Eirozonas regulācijām visam parām, mums jāsadala divas ļoti lielas lietas. Pirmā, kas ir viena puse, mēs paši neesam nosaukuši savas vajadzības, ne savas nacionālas intereses, un mēs neesam tās aizstāvējuši tur parlamentā. Un tāpēc mums ir tas, kas ir. Tas ir viens faktors. Un otrs faktors ir tāds, kā nemaz tā arī Eiropā nav, ka jums tu vienkārši ļaus. Tas piemērs, ko es saucu vienmēr, kāpēc mēs ēdam holandiešu gurķus un tomātus. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, kā holandieši no Briseles saņem finansējumu 9 reizes. 9 reizes. 8,9. Tagad ir kaut kur drusku vairāk kā 3, bet bija laiks, kad 9 reizes lielāk nekā latviešu zemnieks. Saprotiet, kāda te iespējama konkurence? Latviešu zemniekam jābrauc uz Zīriju, lasīt sēnes. Iespējama konkurence, ja te, un vienkārši, jo tas finansējums un tā, saprotiet, ja tā nav tirgus izkropļošana ir tad, kad viens saņem, pa 20% lielāk. Tā ir tirgus, ja reizēm vairāk subsīdijas ir. Un tās attiecās ne tikai uz lauksaimniecību, protams, tas ir gan mašīnu būvu, praktiski viss nozars, ķīmija, farmācija, enerģētika, viss ir tādā garā. Līdz ar to situāciju ļoti grūti cīnīties. Bet es vēlreiz gribu pateikt, ka es nevēļu, man nav tāda ideja, kāds ir vainīgs. Es domāju, ka tur gan. Jā, protams. Paldies jums liels, laiks ir ļoti aizsteidzies. Drīkst vēlreiz jautāt par to podziņu? Nē, labi. Neprasīšu atbildi. Vēlos raidījuma noslēgumā, cienījamie radioklausītāji, jums dot tādu mazu ieskatiņu. Varbūt jūs daudz nebūsiet to redzējuši. Un vēlos jums dot mazu ieskatiņu. Un ieskatiņš būs tajā, ka interesanti. Šodien ir tā diena, ka jaunā eiro naudas zīme parādās. Un 2013. gada 1. februāris. Un ar ko viņa ir raksturīga? Viņa ir raksturīga ar to, ka šajā naudas zīmē parādās jauna seja. Mazliet stūrītī, redz, kur tagad ir redzams ļoti labi. Ūdens zīmē ir šī seja, un pavisam labi ir redzama. No vienas puses ir skaisti, bet grieķu mitoloģijas tēls un tālāk ir parādīts, kā tas viss ir tapis. Un, protams, arī jau kristiešiem pazīstamais vērsis, jeb zvērs. Un, kā jūs arī šeit varat redzēt, stāv vērsis, kurš balts un noliec savu galvu Eiropas priekšā. No vienas puses it kā mitoloģija, bet tā ir tā patiesība, ka Eiropā jau ar šo savā veidā zīmi no šodienas sāks arī kristieši nesāt savās kabatās. Vēlos parādīt vēl vienu ļoti interesantu zīmējumu. Interesanti, ka tas jau ir 2003. gadā. Un šis zīmējums ir tūlīt parādīšu jums tuvāk. Viņš ir uz telefona kartes. Un atkal šī Eiropa ir jau pavisam atklāti uz vērša un uz zvēra.
kristieši jau sapratīs, par ko es runāju, un šeit mūsu raidlaiks ļoti strauji tuvojās noslēgumam. Laiks piepildās, jeb piepildās pareizāk sakot tas, kas ir rakstīts Dievvārdā, kas ir rakstīts atklāsmes grāmatā. Te nu man jāsaka gandrīz tā. Tas, ka eiro tiks ieviests, pat man varbūt nav šaubu. Ne tādēļ, ka... Energo arī privatizē. Saprotiet, tā situācija tāda, kā tad, kad bija, es pazīstu cilvēku, kas sēdēja un bija klāt, tad, kad bija sarunas par to, ka Latvijas Energo kopā ar Enefit, man liekas, to sauc, ja, ka būs noprivatizētā un galvenā mītne būs Kopenhāgenā. Un tas jau bija nolemts. Un tad pēc tam bija referendums, un tauta pateica nē. Labi. Līdz ar to tas vēl... Bet, labi, es ceru un ticu, jo es arī par Latu 100%, ja man būtu iespējams spiest podziņas viennozīmīgi par Latu. Pareizi, kā jūs arī sacījāt, tā ir identifikācija, jeb tā ir pagaidiet, tā ir mūsu nacionālā pašapziņa arī. Bet, redziet, kas ir, mēs jau tuvojamies ļoti strauji laikam, kad nebūs ne tas eiro, ne arī tas lats. Mēs tuvojamies laikam. Bet, redziet, te tīri garīgi skatoties, mēs varam redzēt, kā piepildās atkal jauna zīme, jeb atkal jauns pravietojums par to, ka mēs tuvojamies laiku beigām. Un faktiski mēs tuvojamies Kristus otrai atnākšanai. Un šeit, man ir jāsaka, draugi mīļie, neuztrauksimies tik daudz par naudu, ko kodas un rūs ēd šeit virs zemes. Uztrauksimies daudz vairāk par mūsu dvēselēm. Un uztrauksimies par to, ko mēs krājam debesīs. Un vai mēs vispār tur kaut ko krājam. Jo tas ir tas svarīgākais. Tas, ka lietas notiks arvien dramatiskāk. Tas, ka labi šodien mēs paskatāties, cik ļoti viltīgi. Tas nav Inga no jūsu puses viltīgi, bet cik ļoti viltīgi tiek pasniegt. Mēs jums palīdzēsim sakārtot ekonomiku, sakārtot valsts struktūru. Mēs jums palīdzēsim. Ziniet, man būs pavisam viens interesants brīdis, lai būtu pavisam droši. Katram ir vajadzīgs tāds mazs čipiņš rociņā. Varbūt pierītē ieliksim iekšā. Un tad būs pavisam droši, priekš kam tās kredītkartes, priekš kam tās visas šīs te valūtas, papīrīši un viss pārējais. Nekādas konvertācijas, nekas, tikai cipariņi. Vai Amerika, vai Eiropa, vai Āzija, vai vienalga Ķīna, tikai cipariņi lec no vienas puses uz otru pusi. Vai nav brīnišķīgi? Un šeit ir, ja nav Dieva gudrība, tad ir vaiprāts. Šeit, mīļie, mums ir jālūdz Dieva gudrība. Dievs palīdz mums turēties pie tevis. Lai Dievs jūs pasargā. Es no sirds saku lielu paldies Sergejam. Saku Ingai, paldies par piedalīšanos raidījumā. Noteikti, es domāju, tiksimies vēl, runāsim par to. Mums par to ir jārunā. Bet mums kā kristiešiem, tiem, kuri saprot šī laika aktualitāti un to, kas notiek šajā laikā, mums arī jāsaprot, uz kurien šis laiks ved un kāpēc notiek tā, un jāņem arī vērā šīs te zīmes. Jo ne jau pavelti, interesanti atkal, cits man teiks, tālu, tur saspīlē. Bet pie Eiropas padomes, es parādīšu šeit, pie Eiropas padomes ēkas stāv atkal sievieti uz zvēru. Pie tam tur mēģina, cik vien tuvu pievilkt klāt, tur ir visam tāds jocīgs, nevar saprast. Atkal, it kā sakritība, nē, tā nav sakritība. Tas notiek viss pēc Dievu plāni, jeb tā kā Dievs to ir rakstījis un jau ir atklāts un Dievvārdā mēs to varam lasīt. Lai Dievu miers ir ar jums un tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs atļaus. Visu labu!